Čau, mans sekotāji! Nu ko, es šodien atrodos vienā pasakainā vietā Kuldīga. Un vai tu zināji, ka Kuldīgā tiek grauzdēta viena garda kafija, ko tirgosim arī mēs, Sifo, un šīs kompānijas nosaukums ir Kuronijā. Lūk, šeit top garda kafija. Nu ko, ejam iekšā un uzzināsim, kā tiek grauzdēta kafija. Čau! Čau! Ideāli! Super! Varētu man varbūt pastāstīt, ar ko sākās kafijas grauzdēšana? Kafijas grauzdēšana sākās ar pašu grauzdētāju īstenībā. Ar tevi, respektīvi, sākās? Jā, nu ar viņu un ar mani. Ja. Divi džeki kopā, šo sauc Gīseņu, šo sauc Klāvs. Pirmais process, ko tu darīji, kad tu sāc grauzdēt? Sākumā uzsildam pašu šo te grauzdētāju attiecīgajā temperatūrā un sākam ar pirmo spainīti. Ja pirmais spainīts izskatās šādi. Kādas ir tās kafijas pupiņas, varbūt cilvēki nav redzējuši? Nu, redz, paskaties. Tāds foršs. Pelēki, zaļi, gaišas. Tas ir tādā krāsā viņas vienmēr, kad viņas ir tā kā svaigas, ja, sanāk? Jā, nu plus mīnus viņas tāds arī ir. Kāda ir gaišāka, kāda ir tumšāka, jo nu, tas atkarīgs no šķirnes un no pārstrādes, kā ir teikt procesa, kā ir kafija tikus pārstrādāt. Tu vari atklāt, ar kādu šķirni tu darbojies? Šitā ir, nu, principā dzeltenais katuai, jeb šo angliski yellow katuai, kas ir tāda ļoti pazīstama laba šķirne pasaulē. Un šī konkrēti ir no Brazīlijas, no Cerrado Mineiro reģiona. Opa, skaidrs. Nu, tā kā, ja nezinājāt, tad tagad zināsiet, ja? Tieši tā. Ko tālāk daram? Nu, mēs bērsim augšā tornī, šādu te. Laižam iekšā cepties to pupiņu. Tātad, ko kafija pašreiz dara, viņa principā žāvējas, viņa sastāv nedaudz mitrumu, kaut kādu procentu mitrumu. Tātad tā sākotnējā temperatūra līdz 160–155 grādiem viņa žūst. Ja? Nu, pagaidām, kamēr kafija grauzdējas, mēs nedaudz pagaidām attiecīgo laiku, kad mēs kafiju principā bēsim laukā dzesēsim. Tātad šis ir tāds atdzesas trauks, kur šo kafiju dzesē, jo kafija ļoti karsta, un jo ātrāk viņa atdzies, jo labāk viņa beidz savu grauzdēšanas procesu. Okay. Tagad, kad kafija ir jau savu žūšanas procesu pabeigusi, viņa principā sāk izdalīt cukrus, viņa sāk reāli grauzdēt. Tāpēc viņa paliek dzeltena. Šo te poļģīti mēs izvelkam laukā, un mēs varam jau pasmaržot, kā šie cukuri sāk attīstīties un kā viņi grauzdējas. Kafijas pupiņu temperatūra tuvojas 200 grādiem, un ko tas nozīmē, kad kafija vairs nevar saturēt šo ogliskābo gāzi un sākās pirmā šķelšanās. Angļu to sauc par kraku. Tātad, ja tā cītīgi ieklausās, tad kafija principā skan kā popkorns. Tā pok, 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 pok. Ok, tagad ieslēdzam attiecīgi ventilāciju, jo kafija tuvojas savam grauzdēšanas posmu beigām. Redziet, kafija skaisti brūna jau. Un labu kafiju, labu šķirni nevajag pārgauzdēt. Viņai nav jābūt tumšai, eļainai. Viņai ir jābūt šādā te tonītī, kā jūs tikko redzēt. Nu, brīnišķīgi kafija. No šīs sanāks fantastisks dzēriens. Varat dzert melnu, espresso, cappuccino, frappuccino, jebkādu čīno, un būs lielisks rezultāts. Cita lieta, ka meistars taisa kafiju.